Absolūti nekrietns un nepieņemams ir Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmums atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem startēt Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Simtiem Ukrainas sportistu ir sakropļoti, zaudējuši savas dzīvības, un tagad Krievi un Baltkrievi startēs. Turklāt Krievu sportistiem, kā mēs to ļoti labi zinām, nākamais tērps pēc sporta tērpa ir tieši Krievijas militārā uniforma. Pierādījums tam ir Tokijas spēles, kad 3/4 no medaļniekiem bija saistīti tieši ar militārajām struktūrām. Saka, ka nevajagot jaukt sporta politiku, bet tā būtu lieliska un jau ir lieliska dāvana Krievijas melu mašīnai. Pierre de Coubertins, kas 19. gadsimtā atjaunoja mūsdienu olimpiskās spēles, uzskatīja, ka tām ir jābūt ar godīgu sacensību, ar labvēlību. Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmums ir tieši pretstats tam. Aicinu Latvijas Olimpisko komiteju, Sporta federācijas padomi rūpīgi apdomāt, kā rīkoties šajā situācijā. Vispirms valsts vadošajām amatpersonām ir jācenšas darīt viss, lai šo lēmumu atceltu. Vai arī jāņem piemērs no Pasaules Vieglatlētikas savienības, kur ir joprojām nolēmusi nepieļaut, ka viņa disciplīnās startē Krievijas sportisti. Vai arī no Naura Mieža, olimpiskā čempiona 3x3 basketbolā, kurš ir skaidri pateicis, ja Krievi un Baltkrievi startēs Parīzē, tad viņš tur nepiedalīsies.